Paldies par pievienošanos sarunā. Šodien sarunā kopā ar Karīnu, certificēts klīniskais un veselības psihologs, KBT un dabas balstītās terapijas speciālists. Mēs runāsim par to, kā daba iedarbojas uz mūsu ķermeni un kādi ir vienkāršākie soļi, lai ikdienā justos dzīvāki, pateicoties dabai. Karīna, ja kāds klausīties domā, ka šī saruna nav man aktuāla, kāpēc tu tomēr teiktu? Noklausies! Jā, paldies liels, Laura, par aicinājumu. Es esmu ļoti tiešām priecīga, kad mēs ar tevīm beidzot varam šo podcastu ierakstīt. Un tas tiešām, man liekas, ļoti svarīgi. Un es domāju, ka šis podcasts varētu būt lielākā vai mazākā mērā jebkuram cilvēkam aktuāls. Tāpēc, ka pēc būtības katrs cilvēks ir ne tikai pat dabas daļa. Bet patiesību sakot, mēs esam daba, jā, pašā savā būtībā. Un saikne ar dabu, tādas veselīgas attiecības ar dabu, tas ir tāds kā dabas terapijas un ne tikai pamat komponents un tāds kā kodols. Tā kā ir zināms arī, ka bez tādām veselīgām attiecībām ar dabu, bez dabas veselības arī principā mūsu mentālā veselība un arī fiziskā veselība nemaz nevar būt. Karina, es tev vēl lūkšu nedaudz vairāk pastāstīt par savu pieredzi kā dabas balstītās terapijas speciālistam. Ja mēs runājam par dabā balstītu terapiju, tad tas ir tāds, viens no psihoterapijas veidiem, bet konkrēti šim veidam ir vairāk tāds, kā lietus sarga, teiksim, tas ir lietus sarga vairāk tāds termins, kurš sevi iekļauj daudz dažādus apakšveidus, kā piemēram forest bathing angļu valodā, kas ir tādas meža peldes, jā, vai animal assisted terapija, jā, kas ir dzīvnieku asistētā terapija, horticultural terapija, kas ir vairāk saistīta ar dārzu, jā, un tādām terapeitiskām aktivitātēm, ko cilvēks var veikt dārzā. Adventure terapija šobrīd ir arī ļoti populāra, tāda kā piedzīvojuma terapija un tāds. Un pamat, teiksim, komponents dabā balstītā terapijā ir tieši tas, ka tur piedalās trīs dzīves būtnes, ja tā es varētu teikt. Tātad klients, terapeits, kurš ir speciāli apmācīts, jo dabā balstīta terapija un visus tos apakšveidus ir speciāli jāmācās. Un ir jābūt arī kaut kādam bāzes līmenim, vismaz konsultēšanā. Jā. Un arī daba. Un daba šajā virzienā ir tas saucamais terapeits, un parastais terapeits ir koterapeits. Līdz ar to klientam patiesību sakot, palīdz divi - daba un terapeits cilvēks. Ja. Reizēm dabā balstītu terapiju arī sauc par ekoterapiju vai ekopsihoterapiju. Protams, tas mērķis ir palīdzēt cilvēkam tādā strukturētā veidā uzlabot viņa kaut kādus mentālās veselības rādītājus, samazināt kaut kādus simptomus, palīdzēt tikt galā ar kaut kādām grūtībām, izaicinājumiem, problēmām, bet tas dziļākais līmenis, ko arī dod dabā balstīta terapija, ir tieši izveidot veselīgas attiecības ar dabu. Jā? Un tas ir tāds ļoti, ļoti liels un plašs temats, jo mūsdienu sabiedrībā mēs vairāk, tas arī, diemžēl, ko es reizēm dzirdu, kad arī speciālisti runā par to, kā tad daba var būt noderīga mums, kā tad mēs varam lietot dabu, lai uzlabotu savu mentālo veselību. Es teiktu tā, ka tas varētu būt tāds labs entry point, jā, tāds labs sākums varbūt, bet tā kā daba ir dzīva ekosistēma, jā, vai tas ir kaut kas dzīvs, tad tas nav īsti priekšmets, kuru mēs varētu lietot. Un ir svarīgi savus prātus radināt pie tā, kad ar dabu ir jāveido veselīgas attiecības. Un tas ir vairāk dinamisks tāds process. Jā. Tiešām ļoti daudz var iedziļināties un vēl 5 podkastus par to runāt. Vienkārši un īsi, kas ir dabas terapija? Lai to saprotu, parastais, vienkāršais cilvēks, kas klausās šobrīd, mēģina saprast. Labi, dabas terapija ir viens no psihoterapijas veidiem,
kur daba ir galvenais avots, kurš palīdz cilvēkam uzlabot mentālo veselību un arī veicina veselīgas attiecības tā kā gan ar dabu un palīdz cilvēkam sajust saikni. Jā. Un galvenais elements te ir arī pats terapeits, līdz ar to tur rodas šī atšķirība, ka tas nav tas pats, kā es aiziešu tagad pastaigāt pa meža parku. Jā. Tas ir, jā, tas ir arī ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo tikpat labi tu varētu jautāt, kāda ir atšķirība, teiksim, starp vienkārši, piemēram, sarunu ar draugu, jā, vai, teiksim, psiholoģisko konsultēšanu, kur, protams, arī, tā kā notiek, daudz, tā kā tiek verbālā līmenī apspriests. Ar dabā balstītu terapiju tieši ir tas pats. Terapeits speciāli apmācīts, tā kā speciālists, viņš dod to struktūru un virzību. Viņš palīdz kaut kādas lietas tā kā izskaidrot, viņš arī palīdz atspoguļot klientam viņa emocijas, viņš arī palīdz to terapeitisko procesu virzīt pie klientam aktuālā mērķa. Tas ir tas svarīgākais. Protams, arī dabā balstīta terapeiti zina dažāda veida tā kā metodes un tehnikas un stratēģijas, kuras var tā kā pielietot dabā, jā, reflektējot par to līdzekli. Tavā pieredzē, kas ir bijuši tādi nepareizie priekšstati, kas ir radušies par šo dabas terapiju, jo salīdzinoši šis ir, manuprāt, arī jauns, tā kā vārds savienojas mūsu kultūrā, mūsu valodā, jo īpaši mēs terapiju asociējam pārsvarā ar šo psiholoģisko atbalstu un profesionāļiem, bet ne ar dabu. Ja runā par stereotipiem, viennozīmīgi, jā, ir daudz dažādi. Un viens, piemēram, ir tāds, ka ar dabā balstītu terapiju var, teiksim, nodarboties tikai, piemēram, kaut kur esot dabā. Jā, tā kā braucot pie jūras un mežā. Protams, jā, tā kā tas ir laba opcija, bet es noteikti uzreiz gribu šo stereotipu atspēkot un visiem pilsētas iedzīvotājiem teikt, ka patiesībā sakot, pilsētā arī var to praktizēt. Ja, tomēr, piemēram, Rīgas centrā ir pieejami parki. Un ir arī tāda lieta, vēl viens stereotips, ja, ka dabu var praktizēt tikai ārā. Nē, tikpat labi dabu vienmēr var arī ienest iekšā. Kā jūs redzat, piemēram, fonā ir arī šeit augs. Tas ir viens no veidiem. Jautājums ir vienkārši, kā to padarīt par tādu terapeitisku aktivitāti. Tas ir tas pamatjautājums. Vēl viens stereotips ir, piemēram, par to, ka ar dabā balstītu terapiju var nodarboties tikai fiziski veseli cilvēki. Jā, jo tas paredz, piemēram, to pašu staigāšanu reizēm, ja sesijas notiek ārā, tā kā walk and talk terapijas veidā. Protams, ka ne. Var staigāt, jā, bet tikpat labi var arī sēdēt ārā. Jā, vai arī, piemēram, var sēdēt reizēm tās sesijas, var patiesībā sakot, organizēt pat attālināti. Jā. Daudzās valstīs, piemēram, dabas terapija tiek praktizēta arī slimnīcās, jā, un cilvēkiem, kuriem ir dažādi tā kā kustību traucējumi un kuri ir ierobežoti. Ja, reizēm tie saucamie, piemēram, vingrinājumi vai metodas vai pieejas kā sitting spots tie saucamie, ja, kad, piemēram, cilvēks dabā var izvēlēties vai parkā, vai kaut kur ir pieejams, piemēram, kaut kāds dzīves organisms, augs vai dzīvnieks, izvēlēties punktu, kur viņš sēž un viņš to vēro. Un tad viņš, piemēram, var par to tā kā reflektēt. Tas arī var būt ļoti tāda terapeitiska aktivitāte. Patiesībā sakot, ir arī zinātniskie pētījumi. Es arī gribu šito ļoti uzsvērt, ja? Kad dabā balstīta terapija, tāpat kā jebkurš psihoterapijas veids, tā nav vienkārši parunāšana, pastaigāšana un kaut kāda tā kā izdomāta viena cilvēka lieta, bet tas ir zinātnē balstīta tā kā pieeja un praksa. Un šobrīd dabā balstītā terapijā dažādos veidos ir jau pietiekami daudz veikti dažādi zinātniskie pētījumi. Un līdz ar to arī Eiropā šobrīd tiek organizēts un īstenots ļoti dārgs projekts, kur patiesība sakot, tiek pārbaudīts un tiek formulētas dažādas vadlīnijas
tādai labai dabā balstītas terapijas praksei. Ja, tas ir publiski pieejams, ja to internetā var atrast. Viņu īsteno Forest Therapy Hub, man liekas, viena no tām organizācijām, kas tur ir iesaistīta. Ja. Nu, tas ir ļoti, ļoti tāds Eiropas Savienība šobrīd to projektu finansē, tur ļoti arī daudz tiek pētījumu veiktu, lai tās vadlīnijas noformulētu. Pie zinātniskiem pētījumiem atgriežoties un par to, ka daba, piemēram, var ienest iekšā arī telpā, ja nav obligāti tas jāpraktizē ārā. Viens no tādiem pirmiem pētījumiem ir tā, slavenais tā kā bilžu vai tas loga pētījums, ja, kur nu, tika novērots, ka pacienti, kuri guļ slimnīcā un kuriem ir vienkārši loks, pa kuru var redzēt augus, salīdzinot ar tiem pacientiem, kuriem nu, palātās nebija pieejams loks. Jā. Tā pirmā grupa viņa atlaba daudz labāk un dažāda veida rādītāji, kas bija saistīti ar veselību, arī fizisko, es domāju, nu, piemēram, kā asinsspiediens. Jā. Bija daudz, daudz labāki nekā tiem, kuriem nu, tas loks nebija pieejams. Jā, un arī ir ar fotogrāfijām tādas pašas, tādi paši interesanti pētījumi, ļoti eleganti. Jā. Pacientiem palātā ir fotogrāfijas, tā kā dabas fotogrāfijas, jā, kā tas ietekmē mentālo veselību, un kur ir tās sienas pilnīgi tukšas. Nu, sliktākais variants, jā, tukšas sienas un bez logiem. Pavisam tā slikti pašiem. Jā, tie ir tikai daži no stereotipiem. Pieturoties vēl joprojām pie zinātniski pamatotajiem faktiem, pēc daba mūs tik spēcīgi īstenībā ietekmē. Nu, tas, ko zinātniskie pētījumi parāda, ka, nu, tā kā mēs paši pēc būtības esam bioloģiskas būtnes, tad droši vien kāds antropologs vai biologs arī varētu pieslēgties un nu, pastāstīt no savas perspektīvas, bet tas, kas ir zināms, kad evolucionāri lielāko savu laika daļu cilvēce ir dzīvojusi ļoti tuvu dabai. Un tad patiesību sakot, nu, pilsētās mēs dzīvojam tā salīdzinoši nesen. Jā, kaut kur es nesen lasīju, ka kaut kāda aptuveni 2000 gadu. Jā, nu tā pakāpeniski. Un līdz ar industrializāciju, protams, nu, mūsu tā saikne ar dabu, nu, diemžēl ar vienu ir tikai vājinājusies un vājinājusies un vājinājusies. Te man gan ir jāpiebilst, jā, ka nu, Covid ar visiem saviem nu, tādām negatīvām lietām šo lietu ir uzlabojis. Jā, jo tad, kad nu, bija izolācija, jā, tad, kad, teiksim, bija visi tie ierobežojumi, daudzās valstīs cilvēki gāja ļoti daudz ārā. Un tad patiesību sakot, ir statistiski dati no Dērbijas universitātes, kur ir vesela tā kā Nature Connection grupa tā saucamā, ja, kur pētnieki to saikni ar dabu ļoti, ļoti, nu tā kā tas ir tas fokus, ļoti, ļoti pēta. Un tad, jā, viņiem ir statistiskie dati par to, ka patiesību sakot, nu tā kā Covid laikā tā saikne ar dabu, tie rādītāji, viņi tieši ir uzlabojušies, ja, tāpēc, ka cilvēki ļoti daudz laika ir pavadījuši dabā, un arī nu, ir pievērsuši vairāk uzmanības un vairāk ir guvuši to pieredzi. Nu, ir svarīgi ne tikai tas laiks, bet arī tā kvalitāte, kā mēs esam, kā mēs pavadām to laiku dabā. Es domāju, ka tā kā mēs esam neatņemama daļas sastāvdaļa, mēs iemiesojam dabu, mēs paši esam daba, tāpēc arī, nu, dabai ir tik spēcīga ietekme uz mums, bet, diemžēl, nu, jo mēs esam tālāk no dabas, jo, ja es teiktu tā, ir mazāk iespējas arī mums nu, tās attiecības ar dabu stiprināt, un līdz ar to iespējams, varbūt, mēs arī nu, jūtamies nepārāk labi. Jo tas savukārt, ko nesen ir publicējusi Amerikas Psihologu asociācija APA, jā, ļoti tāda respektabla un cienījama organizācija arī starptautiskā arēnā, ir tieši nu, par vienu no izplatītākām tādām mentālām, emocionālām problēmām mūsdienās, tā ir vientulība. Jā, tā kā tāda gandrīz vai kā vientulības pandēmija. Jā. Patiesību sakot, pat ja cilvēkam, piemēram, nav cita cilvēka, ar kuru dalīties, ar kuru veidot attiecības, ja tiešām kāds cilvēks jūtās vientuļš, tad daba var būt lielisks resurs. Jo daba mūs pieņem, patiesību sakot, ja mēs to saikni izveidojam jebkurā brīdī, jebkurā mirklī un jebkādus
Vientulība jau rodas arī esot telpās kaut gan ar cilvēkiem, bet skatoties savos ekrānos. Tur jau tā nav nozīme, mēs esam starp savējiem vai arī ne starp savējiem, vienkārši tā vientulība ir, ja mēs esam kopā ar ekrānu. Un kaut kādā ziņā rodas tāds arī dabas deficīts, esot ar ekrāniem vairāk kopā. Kas ir tās galvenās sekas, ko tu esi novērojis kā speciāliste savā praksē un ilgu laiku darbojoties kā dabas terapeitē? Tas, ko atkal zinātniskie pētījumi vairāk saka, kad, protams, nu, līdz ar visu industrializāciju, ja pat tā vēsturiski paskatās, jā, uz cilvēku attīstību, ar visu, nu, tā kā sēdošo dzīvesveidu, ar vairāk laika pavadīšanu gan ekrānos, gan iekštelpās, un tā tālāk. Tas, protams, nu, patiesību sakot, jā, mūsu mentālo veselību ietekmē negatīvi. Jā, cilvēkiem ir vairāk, jo tālāk mēs esam arī tai skaitā, jā, tas, ko daļa no pētījumu tā kā saka. Jo tālāk mēs esam no dabas, jo sliktāk mēs jūtamies. Gan depresīvās simptomātikas, dažādi rādītāji ir augstāki, gan, protams, dažādas trauksmes cilvēkiem ir vairāk, un, protams, nu, tas padara visu, nu, tikai, jā, sliktāku. Interesanti ir pētījumi arī veikti ar šimpanzēm. Varbūt, jā, tur būtu jautājums, cik tas būtu atkal ētiski no tāda viedokļa. Bet, tā būtība ir tāda, kad, pētnieki ir salīdzinājuši tā kā šimpanzes, dažādās vidēs. Cik ļoti, nu, tā kā tas konteksts un tā vide ir svarīga. Un faktiski ir tā, tad, kad šimpanzes ir savā dabiskā vidē, tad, protams, viņi uzvedās kā šimpanzes, jā, un viss viņiem plus mīnus, nu, tā kā tās dzīves norit, tā kā viņas norit. Savukārt tās šimpanzes, tikko viņas ir izņemtas ārā no tās savas dabiskās vides un ir, piemēram, zooloģiskos dārzos, jā, kur varbūt ne tik labi ir kaut kādi, nu, dzīves apstākļi, ne atbilstoši dzīvnieku vajadzībām konkrētām. Tad šimpanzēm parādās diezgan, nu, tā kā tādi netipiski līdzīgi kā cilvēkiem problēmas un grūtības mentālās, jā. Piemēram, OCD, obsesīvi kompulsīvie traucējumi, jā, vai dažādas, piemēram, tā kā uzvedības grūtības, jā, vai, nu, tā kā tāda agresīva uzvedība, jā. Jā, tas ir tā, es domāju, interesanti, kad mēs kaut kā, es domāju, tā cilvēki saprotam, ka, piemēram, šimpanzēm, putniem, zivīm daba ir svarīga, bet cilvēki tā nedomā par sevi. Nes kāpēc mums, nu, tā kā, nu, neienāk doma prātā, kad vispār tad, kad mēs esam, nu, ot pie tiem ekrāniem, kas nav dabiski priekš mums, nu, jā, tas ir lielisks tūls, jā, tas ir lielisks rīks, bet kur ir tā robeža? Nu, kad tas ir pa daudz jau, jā, un ka mēs esam pa tālu no tās savas dabiskās vides. Un, jo mēs tālāk esam no dabas, jo mazāka mums ir saikne, jo sliktākas līdz ar to ir attiecības, vairāk mēs dabu uztveram kā priekšmetu. Nu, daļa pētījumu saka, ka tas arī ietekmē mentālo veselību, tā skaitā negatīvā nozīmē. Vai ir kādi konkrēti dabas elementi, tā kā ņemot vērā, ka daba ir ļoti plašs jēdziens, mēs dažādi varam saskarties ar dabu, tas ir gan kalni, gan meži, gan upes, gan saules gaisma. Ir kaut kādas tās būtiskās atšķirības starp šiem dažādajiem dabas elementiem, pat tos, kurus vēl nepieminēju? Jā, viennozīmīgi. Atkal, nu, tā kā ir pētījumi par šo, nu, tas ir ļoti labs jautājums, nu, kas tas ir tā kā daba, jā, un kāda, nu, tā kā vide tiešām var būt tāda ļoti restartējoša, nu, tā kā palīdzoša un tā tālāk. Un patiesību sakot, tas, ko pētījumi atklāja, ka tādas vides cilvēks var novērot un piedzīvot, pats galvenais, kādus dabas elementus un vispār bioloģisko dažādību, tās ir tās vides, kuras var būt ļoti tādas, nu, tā kā healing, ļoti dziedinošas. Patiesību sakot, nu, atkal gribas kolēģi biologu pēdos. Es domāju, ka, nu, noteikti, nu, tā kā cilvēki, kuri tā kā pēta dabu, ja, un viennozīmīgi arī, nu, par to teikt, ka principā bioloģiskā daudzveidība, tā ir ekosistēmas veselības pazīme. Ja, jo vairāk dažādu bioloģisko sugu, nu, tā kā ir ekosistēmā, jo labāk. Un savukārt monosugas, nu, tas ir kaut kas tāds, kas drīzāk, nu, tā kā saka par no ekosistēmas neveselību drīzāk. Nu, līdz ar to, nu, jā, tas atkal ļoti, nu, tā kā saskan ar to, ko es arī no paša sākuma teicu, jā.
kad, ja tā ekosistēma pati pa sevīm ir veselīga, tad viņā arī var, nu, tā kā palīdzēt mums kļūt veselīgākiem. Nu, šeit var būt arī otrādi. Ja mēs esam, teiksim tā, nu, tādā kaut kādā savā resursu zonā, ja mēs jūtamies labi, tad mēs arī savukārt varam patiesību sakot izveidot saikni ar dabu, nu, tā kā piedzīvot, un saikni ar dabu var izveidot, tas ir tas pirmais, nu, tā kā tie ieejas, tā kā tie vārti, jā. Kad mēs, piemēram, mēs esam, nezinu, tur esam parkā vai kaut kur pie jūras vai mežā, un tad mēs vienkārši, nu, tā kā piedzīvojam dabu. Tas nozīmē saskatam, sadzirdam, sajūtam. Nu, ja ir vasara, sagaršojam varbūt kaut ko, kas ir droši. Jā, arī, nu, tā kā sasmaržojam. Tas ir tā kā tas pirmais etaps. Un tad, jā, kaut kādā, nu, tā kā brīdī, veidojot tās attiecības ar dabu, patiesību sakot, tas, kas pētījumos arī tiek atklāts, ir, ka saikne ar dabu stimulē cilvēkiem tā saucamo pro-environmental, nu, tā kā vides tādu vidēji labvēlīgu uzvedību. Jā, tas ir ļoti, ļoti tā kā svarīgs aspekts, nu, tā kā tajā, kad ne tikai daba par mums rūpējās, bet tam ir jābūt tādai divvirziena ielai, kad mēs arī rūpējamies par dabu. Bet tas savukārt ir iespējams tad, kad mēs paši esam, nu, kaut kādā tādā resursu stāvoklī. Jā. Un kad mums ir saikne un kad mums ir attiecības. Jo mēs varam rūpēties tikai par to un par tiem, nu, tā kā, kas mums ir svarīgi. Tāpēc tas ir viss savstarpēji saistīts. Tas ir tāds kā, jā, tāds process. Tu pieminēji monosugas. Ko ar to būtu jāsaprot? Monosugas, nu, es, protams, neesmu eksperts un neesmu biologs tā kā šajā jautājumā, jā. Tāpēc es saku, droši vien ar biologu noteikti gribētos kādu foršu sarunu. Bet monosugas ir paruna ap to, kad viena suga, nu, tā kā ir dominējoša vai viņa, nu, tā kā prevalē ekosistēmā. Jā. Te var, es domāju, ka mūsu klausītāji varbūt paskatīties, diemžēl, nu, ir, es domāju, diemžēl ar to, ka ir dažādas bēdīgas dokumentālās filmas par šo tēmu, ja, kur, piemēram, meži tiek izcirsti, nu, tā kā dabiskā vide tiek mainīta, un, piemēram, tiek iestādītas palmas. Ja, tās ir monosugas. Un kā tas maina visu ekosistēmu. Ja. Tad, kad ir, teiksim, viena kaut kāda suga, kas tā kā dominē, tas liek mainīties arī, mainīt uzvedību un kaut kādus tā kā vispār dzīves apstākļus arī daudzām citām sugām. Tāpēc bioloģiskā daudzveidība, nu, tā kā dabā ir vienmēr veselības pazīme. Ja. Nu, visas tās uzvedības, ko mēs darām, piemēram, šķirojam, ja, un tā tālāk, tas viss ir svarīgi, jā, bet tas ir, nu, tā kā kaut kas viens. Savukārt, tas, kas ir ļoti svarīgi bioloģiskai daudzveidībai, ir, ka tiek saglabāta neapstrādāta zeme, nu, tā kā dabiska zeme. Nu, vienkārši ekosistēmai. Tas ir vissvarīgākais. Tas ir tas, cik es saprotu, lielākā problēma šobrīd, nu, tā kā pasaulē, jā. Ka tās brīvās zemes, kur, nu, tā kā, kuru vienkārši, kur dzīvotu saules dzīvnieki, jā, un kur vienkārši, nu, tā kā cilvēks neiejauktos, viņus ir ļoti maz. Karīne, cik bieži un cik ilgi vajadzētu pavadīt laiku dabā, lai justu reāls izmaiņas pašsajūtā? Vai ir vispār kaut kāda tāds vidēja aritmētiskais laiks, ko es varu ieplānot savā kalendārā, kad tik daudz pavadīšu un visa mana dzīve mainīsies? Joks mēs negarantējam, ka mainīsies. Tā nenotiks visdrīzāk. Bet iespējams būs pozitīvas izmaiņas. Visai iespējams. Šis ir ļoti, ļoti labs jautājums, drusku tāds, nu, tā kā, jā, netik viennozīmīgs, jo es arī paskatījos pirms mūsu podkāsta, tā kā pētījumus par šo. Un vēl, es nezinu, 2 gadus atpakaļ, jā, bija visādi maģiskie skaitļi. Jā, un tas maģiskais, jā, kas daudzos pētījumos tiek atklāts, ir 120 minūtes. Jā. Tā kā tās ir 2 stundas. Pie tam tas nav tā, ka tev vienā, nu, tā kā piegājienā viņas aptuveni ir jāizņem. Tikpat labi to, es nezinu, vari, piemēram, 30 un vēl stunda, nu, tā kā dažādās dienās. Tas ir vienkārši 120 stundas nedēļas laikā. Tad es esmu redzējis arī pētījumus 20, 30 minūtes. Ja, tad bija arī ieteikumi no dažādiem ekspertiem no 2 līdz 4 stundām. Laiks ir, protams, nu, tā kā svarīga lieta, svarīgs faktors, bet tas nav vienīgais faktors. Vēl svarīgāks faktors ir tā kvalitāte, kas ir tas, ko tu tajā laikā tā kā dari. Jo tas ir tas pats
ka, ja salīdzina, piemēram, teiksim, pacients atnāk uz poliklīniku vai slimnīcu, ne jau reižu skaits, ne jau pavadītais laiks pats pa sevīm slimnīcā viņu ārstē, bet tas, ko viņš tur dara. Protams, laiks ir kā faktors, nu kaut kāds laiks ir jāvelta. Ja? Droši vien atnākt un pa 1 minūti, tā kā droši vien, nu tā kā nekas tur nebūs. Bet laiks nav vienīgais faktors. Īpaši, ja mēs runājam par saiknes izveidošanu ar dabu, tā kā, ka tu jūti, ka tu esi dabas daļa, ja, ka tu tā kā piedzīvo to sajūtu. Nevajadzētu droši vien ieciklēties uz laiku. Vienkārši tas, ko es gribu droši vien iedrošināt, kad, ja, piemēram, cilvēks var veltīt tikai 15 minūtes, lai tās ir 15 minūtes. Nu, tā kā, tas nenozīmē, ka tas uzreiz būs neefektīvi. Galvenais ir tā kvalitāte. Un tas, nu, tā kā viens no svarīgākajiem kvalitātes kritērijiem ir apzināšanās, ka tajās 15 minūtēs, 120 minūtēs vai cik tur minūtēs cilvēks tajā laikā nav ekrānā, bet viņš atkal, kā es jau minēju, ar saviem maņu orgāniem pieslēdzās dabai. Viņš tā kā saskata, sadzird, sajūt apkārtni sev. Nu, protams, tur atkal dažādus vingrinājumus, piemēram, var veikt, jā, var reflektēt, var visu kaut ko domāt, piemēram, teiksim, par kaut kādiem jautājumiem, jā, par kaut kādām metaforām, var vai nu staigāt, vai nu, piemēram, sēdēt. Bet pats galvenais ir, kad nu, cilvēks mēģina būt klātesošs un mēģina pamanīt dabu, pamanīt to skaistumu dabā, kas pats galvenais - būt klātesošs, apzināties to mirkli. Karina, grēks neprasīja tev, ko tu saproti ar apzināšanu. Es tev jautāju, tāpēc, ka šis vārds nu mums ir tik daudz, un viņš ir tāds ļoti, ļoti ejošs. Jā, ir dažādas definīcijas, jā, par to, kas ir apzinātība vai mindfulness. Reizēm arī lieto vārdu angļu valodā awareness. Viņiem ir drusku tā kā atšķirīgi fokusi, bet pēc būtības tas, jo nu, tā apzinātības tradīcija, viņi ir dažādās reliģijās, dažādās kultūrās. Un tas, ar ko to saprot, nu, tā kā, ko ar to saprot, piemēram, budismā, ir tā saucamā tā kā vai nu atcerēšanās, tas ir viens no tulkojumiem. Jā, tā kā, ka mēs atceramies tagadnes mirkli, atceramies to, kur ir mūsu prāts. Vai nu, ka mēs koncentrējamies uz vienu kaut kādu objektu, kad vienkārši tu esi nu, tā klātesošs. Protams, ir daudz dažādas teorijas, nu, kā, kur tiek izdalīta dažāda veida komponenti, kas tiek iekļauti apzināšanās procesā, ka mēs esam klātesoši, ka mēs veltam uzmanību, ka mēs pieņemam, jā, ka mēs apzināmies savas domas, apzināmies savas emocijas, apzināmies apkārtni, bet tas nav iespējams, jā, kad es nezinu, cilvēki runā par to, ka man katru mirkli, katru minūti, katru sekundi ir jāapzinās, un tad, ja es apzinos, tad man ir labs apzinātības līmenis, un tad, ja es neapzinos, tad man ir slikts. Ja? Nu, tas nav iespējams. Tāpēc, ka prāts ir tā saucamais, nu, tā kā monkey mind, kurš lēkā nepārtraukti no viena zara uz otra, no vienas domas uz otru, visu laiku ir kaut kādi triggeri, un tāpēc jautājums nav par to, lai nedomāt domas, vai arī, lai tā kā, teiksim, visu laiku vienā punktā būtu. Tas nav apzinātības uzdevums. Apzinātība, ja atgriežamies par to atcerēšanos, ir par to, ka es kaut kādā noteiktajā mirklī pamanu, ka mans prāts ir aizpeldējis kaut kur, un pati galvenā kustība ir šī, ka es viņu atgriežu atpakaļ. Ja? Kur es esmu tur bijis? Ja? Ko es esmu tur domājis? Uz ko es biju koncentrējies? Tas ir pats galvenais, un tas ir treniņš. Jā, prāta atgriešana atpakaļ uz to sākotnējo mērķi, uz to sākotnējo punktu. Tas, ko var darīt dabā, viennozīmīgi atkal, nu, tā kā caur maņām mēģināt pieslēgties, sakoncentrēties, un tā apzināšanās, nu, piemēram, es nezinu, varbūt izskatīties tādā veidā, ka cilvēks iet, piemēram, pa mežu, un tad kāds koks viņu uzrunā, un tad var pieiet pie tā koka un, piemēram, sataustīt viņa mizu. Jā, kāda viņa ir, jā, pēc savas struktūras, kāda viņai ir temperatūra, jā, ko tu tā kā sajūti. Tas ir tas apzināšanās mirklis. Var pasmažot, es burtiski to otrdien esmu dažreiz tā kā vienā konsultācijā. Tas ir tas, nu, tā kā, jā, ko var darīt, ko var praktizēt. Manuprāt, apzināšana arī iet roku rokā ar tik bieži dzirdēto sevis mīlēšanu. Mūsdienās mēs arī par to ļoti daudz runājam. Karina, kā laika pavadīšana dabā bez sociālajiem tīkliem, ekrāniem
Bez ārējiem vērtējumiem, laikiem, es domāju, tā kā īkšķīšiem un sirsniņām palīdz mums varbūt iemīlēt un pieņemt sevi pašu vairāk. Šis ir svarīgs un tāds sarežģīts topiks ļoti, 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 jo te ir uzreiz, nu, tā kā prasās, nu, tā kā saprast, ko nozīmē sevis mīlēšana atkal, jā. Tas ir ļoti, ļoti tāds tiešām plašs jēdziens, jo atkal, nu, tā kā sevis mīlēšana var būt kaut kas viens, sevis pieņemšana kaut kas cits, sevis cienīšana vēl kaut kas tā kā fokus uz kaut ko tā kā trešo. Jā, te ir droši vien, nu, svarīgi ir saprast. Ja, nu, teiksim tā, ja kāds klausītājs grib šajā iedziļināties, es noteikti rekomendētu tā kā paskatīties vai nu kaut kādus pētījumus zinātniskos, vai nu kaut vai sākt ar kādu skaidrojošo vārnīcu, kur katrs no tiem terminiem ir paskaidrots, lai vienkārši ir, nu, tā kā skaidra aptuveni tā definīcija, par ko tas ir. Un tad pēc tam var paskatīties kaut kādas, teiksim, grāmatas, kaut kādu literatūru, kursus, paklausīties arī tos pašus kaut kādus podkāstus, lai saprastu, jā, par ko tas ir, jo par katru no tiem tematiem tur ļoti, nu, tā kā var daudz iedziļināties, un tur varbūt katram no tiem fenomeniem noteikta veida teorija. Jā. Viennozīmīgi, es domāju, ja, nu, tā kā tā vispārīgi tam visam pieiet, jā, tad tā kā daba, nu, teiksim, daba kā tāda, ekosistēma, jā, nezinu, piemēram, mežs, jūra, nu, vienalga, jā. Tā ir tāda unikāla, teiksim, nu, struktūra, tā teikt. No vienas puses, jebkurš mežs ir pilns ar dzīvību, dažāda veida dzīvības formām. Tā kā tad, kad mēs ieejam mežā, patiesībā sakot, mēs nekad tur neesam vieni. Nu tā, tur ir apkārt ļoti daudz dzīvības. Atšķirībā no ekrāna, ja, piemēram, salīdzina, ja, ka tas ir kaut kas nedzīvs. Tas ir viens. Bet tā unikalitāte dabai ir tāda, ka tai dzīvībai nav ego. Nu, tā kā cilvēka ego. Tas ir modern, angļu valodā to sauc modern human world, nu, teiksim tā, vairāk nekā cilvēks. Vai nu kaut kas cits kā cilvēks. Līdz ar to dabā, kā es sākumā pieminēju, patiesību sakot, mēs varam justies ļoti pieņemti ar visām savām jūtām, lai kādas viņas būtu, sākot no bailēm, dusmām, beidzot ar sērām. Ja, dabā mēs varam, nu, tā kā justies mēs paši, mēs varam justies dzīvi. Tas vat ir tas, kas, es domāju, nu, var veicināt gan sevis cienīšanu, gan sevis mīlēšanu, gan sevis pieņemšanu. Nu, pieņemšana var sākties reizēm nu, tā kā no tās puses, kad mēs jūtam, kad kāds mūs pieņem, ka mēs varam tā kā izpaust sevi, un tad mēs sākam paši sevi pieņemt. Nu, teiksim, tad, kad mēs esam bērni, tie procesi šādi notiek. Pieaugušiem varbūt dažādi, jā, bet nu, tas ir viens no ceļiem. Nu, tā kā var to kultivēt, kā var to darīt. Un līdz ar to, jā, izveidojot to saikni ar dabu, esot piedzīvojot dabu, atceroties, fokusējoties uz to, ka šeit es esmu brīva, šeit mežā, piemēram, jā, vai jūras krastā vai parkā. Jā, ka tas, piemēram, es nezinu, koks mani pieņem tādu, kāda es esmu, vai es nezinu, tur, piemēram, dzīvnieks, jā, tālāk, kad es varu būt es pati. Tas ir par sevis pieņemšanu, jā. Jo pirmkārtam ir tāda, nu, jā, sevis varbūt tāda autentiska izjušana, jā, būšana par sevi. Tu arī jau pieminēji šo vārdu sēras, jo mīlestība nevienmēr ir tikai par prieku, ja tā var ietvert sevi arī sirds kā daba var būt atbalsts? Un tā kā praktiski man ir sirdsāpes un ir šīs sēs, ir kaut kāda veida zaudējums noticis manā dzīvē, un jā, kāds ir dabas cietinošais brīdis? Es domāju, ka daba te daudz ko var dot, viennozīmīgi. Un tā kā sērām ir dažāda veida fāzes, ja, tad patiesību sakot, nu, jebkurā fāzē dabas atbalsts var būt. Te noteikti, nu, kaut kādas tādas rekomendācijas, tas, ko es, nu, varu varbūt dot, ir, nu, tā kā, jā, padomāt, jebkurā gadījumā tā kā ieplānot, kas ir, nu, tā kā tās aktivitātes, varbūt, kas ir tās lietas, kad man ir tas zaudējums, nu, tā kā es viņas varu praktizēt, ko es varu darīt, piemēram, dabā. Un te tas spektrs ir ļoti plašs. Sākot, nu, principā ar kaut kādām fiziskām aktivitātēm viennozīmīgi, ko es rekomendētu, lai tā kā tās jūtas varētu procesēt arī, nu, tā kā šajā jomā. Staigas, jā, gan skriešana, nūjošana, noteikti to var darīt.
dažāda veida opcijas, piemēram, staigāt, vai būt dabā ar kādu, vai arī kaut kādus drusku solo, nu, tā kā tādus, vienatnē iet pārgājienos nelielos varbūt, vai pastaigās, jā, tas arī ir iespējams. Viena ir tā saucamā tā kā, sērošanas, vai, teiksim, zaudējuma, pareizāk teikt, tāda kā līnija. Reizēm, kad klients atnāk, piemēram, pie terapeita vai pie psihologa, ā, lai izpētītu dažāda veida zaudējumus un kā tie, teiksim, cilvēku ietekmē, kā varbūt reizēm viņi akumulējas, jau uzslāņojās, tad ir vērts, nu, tā kā to visu apzināties, izrunāt, jā, jo izrunāšana pie sērošanas, tas ir kaut kas tāds, kas var palīdzēt. Un tad parasti klients ar terapeitu var zīmēt, nu, tā kā dažāda veida tos notikumus, jā, un tā uz tādas kā līnijas atzīmēt, nu, teiksim, nu, gadus, piemēram, ja, un kā es, nu, teiksim, kas tas bija pa notikumu un kā es jutos. Dabā šo arī var darīt. Bet tas, kas dabā, ko es rekomendētu, tad vienkārši to līniju kaut vai, es nezinu, tur mežā, piemēram, vai pie jūras var uzzīmēt uz smiltīm, nu, tā kā, nu, jā. Un izvēlēties dažāda veida objektus dabiskos, kuri, teiksim, reprezentē noteikta veida zaudējumu. Teiksim, cilvēks ir piedzīvojis, nu, piemēram, es šobrīd fantazēju, piemēram, bērnībā varbūt, jā, viņš ir piedzīvojis un līdz galam varbūt vēl kaut kur nav ticis pāri tam, ka viņam pēkšņi nomira kāds no vecākiem. Un tas, kā viņš jutās tajā brīdī, nu, tā kā nedzīvs, kad nejūta neko, jā, piemēram, jā, un tā kā netika tālāk. Un iespējams, nu, tā kā tas, kas dabā palīdz, nu, tā kā to reprezentēt, ir kāds akmens. Cilvēks tā kā jutās kā akmens. Un tad viņš uz tās līnijas sākotnēji var to akmentiņu uzlikt, piemēram, jā. Tad vēlāk, piemēram, dzīvē varbūt viņam ir bijuši, teiksim, kādi tā kā citi zaudējumi, jā, piemēram, attiecības kaut kādas bija zaudētas, jā. Tad tas bija viss tik ļoti, piemēram, tā kā haotiski un tik nestrukturēti un tik piepildīts ar visu kaut ko. Un tad varbūt viņš var atrast kaut kādu tādu, es nezinu, zaru samudžinājumu, ja, kas to reprezentē, piemēram. Un tad uz tās līnijas arī to uzlikt. Tā kā tas ir tāds, nu, to var darīt, nu, ar kādu, ja, bet tikpat labi, ja cilvēkam ir tāds mērķis, teiksim, par to visu tā pareflektēt, padomāt, to var arī, nu, tā kā viens darīt. Un te nav nekādas pareizās, nepareizās pieejas vai atbildes, tas ir kaut kas tāds vienkārši pašrefleksijai. Un tad pēc tam, piemēram, atnākot mājās, var, teiksim, to pierakstīt savas izjūtas, savas domas par to praksi. Tas arī var ļoti, ļoti, nu, tā kā palīdzēt. Vai izrunāt ar kādu cilvēku, kuram cilvēks, piemēram, uzticās, jā, ar kādu personu. Tad var rakstīt dažāda veida vēstules. Teiksim, ja būtu siltāk, noteikti es teiktu, ka mēs varētu to dabā, piemēram, darīt, jā. Bet tikpat labi var arī mājās, nu, tā kā taisīt tādu tā kā atbilstošu atmosfēru, sagatavoties, uzrakstīt vēstuli. Un vēstules var būt dažādas. Vēstules var būt cilvēkam, piemēram, ja tas ir par cilvēku, kurš ir aizgājis. Vēstule var būt vienkārši kā, tāda tā kā emociju, nu, tā kā izlikšana, izrakstīšana, ja tā kā savas jūtas. Bet ir arī vēl viens interesants tās vēstuļu veids, kad var, piemēram, pie sērošanas procesa rakstīt vēstuli nāvei. Un tad ar nāvi diskutēt, nu, tā kā par to, kas cilvēka dzīvē ir noticis. Vai, ja cilvēks, piemēram, ir ticīgs un viņš tic Dievam, viennozīmīgi var rakstīt arī vēstuli Dievam. Ja? Un tad tā kā par to diskutēt. Un tad pēc tam to vēstuli paņemt, un tad cilvēks var izlemt, ko viņš dabā ar viņu grib darīt. Tas ir ierakt, tas ir ļoti simboliski arī, nu, tā kā zemē, jā. Protams, sadedzināt arī, jā, tā kā, ja mēs runājam par elementiem, tad viennozīmīgi, tad, nu, tā kā uguns ir, nu, tā kā tāda elements, kurš reprezentē gan enerģiju, gan attīrīšanos. Ūdens arī. Jā, ūdens ir arī ļoti par tādu tā kā attīrīšanos metaforisku, simbolisku, jā. Un, ja, piemēram, cilvēks arī staigā pie jūras, tad noteikti, teiksim, var arī šādā veidā to praktizēt, jā. Piemēram, nu, to vēstuli arī var, protams, nu, tā kā jūrā, tā kā vai nu pudelē, vai nu, ja viņš negrib, lai kāds viņu atrod, nu, tā kā tad noteikti viņu var, piemēram, tādos mazos gabaliņos saplēst, jā, vai, piemēram, sadedzināt un dot pelnus jūrā, nu, var atkal. Nav pareizo, baigi nepareizo variantu. Galvenais ir, kā pats cilvēks ar to visu jūtās.
Nu, un tad jā, un tad var arī simboliski, piemēram, pie jūras pat šobrīd ir augsts, bet es esmu tādā laikā to darījusi arī ar klientiem. Piemēram, rokas, teiksim, pie ūdens, nu, tā kā ūdenī ielikt, simboliski iedomāties, teiksim, ka, ja ir kaut kādas grūtas tādas sērošanas jūtas, ka tā kā ūdens ar katru vilni, nu, tā kā paņem viņus prom. Tā kā, jā, tā kā drusku attīra. Tā kā tad, kad vilnis tas, nu, tā kā tas ūdens drusku aiziet, ja, tad viņš tā kā paņem. Un savukārt tad, kad vilnis atnāk, tad, piemēram, jūra dod to, ko cilvēks grib. Un ja mēs runājam par to pašu līdzjūtību pret sevi vai mīlestību pret sevi, tas ir arī tāda kultivēšana. Un cilvēks var, piemēram, padomāt, ka tad, kad tas vilnis, teiksim, tas ūdens nāk, viņš var tā kā novēlēt sev, piemēram, lai man ir labi. Ja. Un tad, kad, piemēram, tas vilnis tā kā aiziet, lai es esmu brīva no, piemēram, smaguma. Un tad, kad viņš atkal atnāk, piemēram, lai es esmu vesela. Tad, kad viņš, piemēram, aiziet, lai es esmu brīva no trauksmes. Tā ir vēl viena tāda, nu, tā kā opcija. Dažāda veida tādas sazemēšanās tehnikas mums vispār, nu, tā kā ļoti stabilizē, kad mēs varam āda pret ādu tā kā saskarties ar dabas elementiem. Un pēdējais, es zinu, mums liekas iet uz priekšu, bet piedod, es esmu tāds praktiķis. Tad es saprotu, ka man gribas iedot klausītājiem ļoti praktiskas lietas, lai kaut kas tā kā, nu, varbūt kaut kas palīdzoši kādam varētu būt. Var noteikti arī vēl veidot tādas, ka, teiksim, no dabas elementu, protams, dažādus zīmējumus, ja, piemēram, ja pie jūras, teiksim, uz sniega, ja, vai uz smiltīm, bet var arī veidot tā saucamās mandelas, dabas mandelas, tā kā radoši izpausties. Iezīmēt tādu kā aplīti, un, teiksim, tajā aplītī salikt dažādus dabas elementus, pirms tam viņi ir jāsavāc, jā, tur čiekurus, akmeņus, zāreņus, nu, tā kā jebko, jā, ko atrod, un katrs no tiem elementiem var reprezentēt noteikta veida, piemēram, vai nu jūtas, kas ir saistītas ar to sērošanas procesu, jo tur daudz kas var būt, vai, nu, piemēram, kaut kādus atmiņu, attiecību aspektus ar cilvēku, kurš ir aizgājis. Vai, nu, tikpat labi to mandelu var sadalīt gandrīz vai 3 daļās, jā, kur ir aptuveni dzīve ar to cilvēku, dzīve tagad un nākotne. Jā, arī tā kā tādā veidā, jo tas terapeitiskais, kas tajā visā notiek, ir tieši tas, ka cilvēks tādā veidā pārstrādā to tā kā procesu, jā, ka to var veikt, nu, tādā tā kā pārstrādāšanas līmenī. Karina, paldies, ka tu dalies ar tieši praktisko, tas jau viss svarīgais, jo mēs sākumā mēģinājām pieskarties tam teorētiskiem aspektam, tā kā ielikt kaut kādu pamatu ieliet, un tagad jau mēs būvējam no ķiedeļiem tālāk šo visu māju. Runājot joprojām par dabu un vērojot to un redzot, kad mainās cikli, gada laiki, kaut gan, piemēram, ja mēs esam mežā, tad mēs varam redzēt, ka ir kāds koks nolūzis, viņš, ja mēs vairākas reizes esam mežā, mēs redzam, viņš ir nolūzis, pēc laika viņš jau tur sāk trūdēt, un pēc laika viņā jau sāk veidotas jauna organisma arī, vai, piemēram, tā abstrakti, pat neaptver, bet tieši skatoties uz dabu, un jau varbūt esot pāri savām akūtajām sērām, šī vērošana dabas var palīdzēt mums saskatīt arī tādu kā gaismas staru mūsu dzīvē tālāk. Viennozīmīgi tā arī ir, jo viens no patiesību sakot tādiem, nu, viena no stratēģijām, viens no veidiem, kā arī, nu, tā kā drusku veicināt to pārstrādes procesu, jā, to sērošanas procesu, lai viņš tā veselīgi norit, ir tieši, nu, tā kā mēģināt saskatīt dabā līdzīgi, kā tu saki, kaut kādas metaforas. Jā, tas ir par to. Jo pēc būtības, ja mēs tā paskatāmies, dabā viss ir cikliski, kā tu pieminēji, tas tā arī ir, un dabai ir lieliska spēja atjaunoties. Līdzīgi kā mums, un ja mēs esam daļa no dabas, ja mēs esam daļa, tas nozīmē, ka mūsos arī ir tā spēja atjaunoties. Piemēram, ejot, nu, teiksim, pa mežu vai staigājot pie jūras, varbūt tāds, nu, es nezinu, reizēm klientiem es dodu tādu uzdevumu, kad, piemēram, pamēģināt saskatīt, kas ir tas, kas, teiksim, dabā tev norāda uz kaut kādiem resursiem vai spēku vai atjaunošanos, jā. Vai, teiksim, kur tu vari pamanīt kaut kādus tādus, nu, tā kā veselības pazīmes, ja. Un dabā ļoti, ļoti daudz, nu, tā kā tādas lietas ir. Piemēram, vienam un tam pašam kokam daļa zaru var būt nolūzuši, jā, kas var reprezentēt arī tādu, nu, tā kā ciešanas kaut kādas.
Bet tikpat labi tam pašam kokam var būt arī daļa, nu, tā kā kaut kāda, piemēram, zaļu zaru, jā, kur ir tādi ļoti, ļoti veselīgi, un tas arī norāda, nu, tā kā var uz tādu atjaunošanos. Vai, piemēram, tad, kad no celma, nu, tā kā jauni zariņi izaug, tas arī ir par to pašu. Tas vispār ir ļoti, nu, tā diezgan spilgti patiesību sakot, jā, koks, kurš pilnīgi bija nocirsts, jā. Stumbrs kokam ir ļoti svarīga daļa. Jā, un līdz ar to, nu, tā kā pilnīgi nocirsts koks, jā, tur saknes saglabājās, bet, nu, tā kā tas ir celms. Tas prasa, piemēram, augam ļoti daudz resursu, lai tā kā jauni izaugtu, nu, tā kā jā, zariņi, bet tomēr tas izdodās. Koks, patiesību sakot, pēc būtības, viņš nedomā par to, ak, Dievs, es tagad nekad nevarēšu izaudzēt jaunus zāriņus, jā, es esmu nomiris viss, jā, es negribu tālāk dzīvot. Neviens, nu, tā kā koks, neviens dzīvnieks šādi nedomā. Protams, es nezinu, labi, es spekulēju tagad, ja, bet tā ir, labi, mana fantāzija. Visas pazīmes norāda uz to, ka tas tā nav. Jo tas, ja tas tā būtu, tad droši vien, nu, nebūtu tās atjaunošana. Un pretēji tas, ko mēs patiesību sakot dabā bieži vien redzam, ka tā atjaunošanās, viņa kaut kur, nu, tā kā tomēr, un tā pielāgošanās, jā, viņa notiek. Tad, kad, piemēram, pilsētās augi un puķis izaug cauri asfaltam pilnīgi, jā, starp akmeņiem, tur, kur, es nezinu, izaug kaut kādi augi, kur šķiet, ka, nu, piemēram, viss ir nodedzis, jā, vai viss ir izcirsts. Un vienalga kaut kādā veidā tā dzīvība tur atrod to ceļu un, nu, tā kā notiek. Tas vat ir, atgriežoties par to apzināšanos un pamanīšanu, tas ir par to pamanīšanu. Mm. Our energy flows where attention goes. Angļu valodā saka, tas nozīmē, ka mūsu enerģija plūst tur, kur ir mūsu uzmanība. Un uzmanība viņa ir līdzīga, saku, kā lukturītis, ka mēs vienkārši izgaismojam kaut kādas lietas savā dzīvē. Un tad jautājums, ko mēs izgaismojam? Ja mēs visu laiku izgaismojam tās negatīvās lietas, nu tad viņas arī līdzīgi kā mežā dažādi augi, nu tā kā augs. Ja. Un savukārt, ja mēs izgaismojam tās labās lietas, arī tas augs. Ja. Protams, tas nenozīmē, ka mums tagad būtu, nu tā, ļoti trauksmaini jāizvairās no visa negatīvā savā dzīvē, noteikti nē. Bet jautājums ir atkal, nu, par to, nu, tā kā proporcijām, ja, kā to sabalansēt, ja, kā es negatīvās kaut kādas pieredzes pārstrādāju un tomēr arī kultivēju paralēli kaut kur, nu, tā kā tās labās lietas. Un dabā viens no tādiem labiem, tā kā uzdevumiem, ko noteikti var darīt, ir pamanīt, kur, nu, tā kā notiek tā atjaunošanās, kā viņa notiek, kā, piemēram, tas ir vispār, starp citu, ļoti labs tāds arī vingrinājums priekš journalinga tā saucamā, jā, priekš pierakstīšanas, jā, priekš reflektēšanas. Pirmais jautājums ir, tā kā, kas ir tas, ko es redzu? Otrais jautājums, ko tas nozīmē? Un trešais jautājums, kā es varu to pielietot savā dzīvē? Vai kā man tas var palīdzēt? Es eju pa mežu un redzu, teiksim, nokritušu koku vai mirušu dzīvnieku. Reizēm, nu tas arī tā gadās. Ok, jā. Ko tas nozīmē? Tas viss kaut ko var nozīmēt, ļoti daudz nozīmes. Jā. Piemēram, ka mūsu laiks ir ierobežots, jā, kad viss ir ciklisks, jā, kad viss mainās, kad mežs arī to sagrimos un arī to viņš pārstrādās, ka tā enerģija mainās, jā, nu viss kaut kas var būt. Kā es varu to pielietot savā dzīvē, kā tas man var, piemēram, palīdzēt. Ja, tur arī var būt dažādi, nu, tā kā varianti, piemēram, apzināties to, nu, tā kā es savu laiku izmantoju kādām lietām. Jā, ja es zinu, ja mana dzīve ir ierobežota, jā, uz ko es viņu gribu koncentrēt. Tas ir atkal tāds, nu, tā kā reflektīva prakse. Man ļoti patīk metafora par to, ka mums visiem ir jābūt kā meža paklājam. Līdzīgi kā meža, nu tā kā mežā tā zeme, kā es jau minēju, vai nu tur nokrīt koks, vai nu nomirst dzīvnieks, vai nu, piemēram, rudenī nokrīt lapas, nu vienalga. Meža paklājs pieņem visu. Meža paklājs nediskutē par to, šo es gribu, šo es negribu, jā. To man vajag, nē, šito es nepārstrādāšu, nekompostēšu šito. Meža paklājs pieņem visu. Tas nenozīmē atkal pieņemt, tad mēs vēl varam diskutēt par šito, ko tas nozīmē pieņemt. Bet pieņemt viennozīmīgi, tas nenozīmē, ka tas mums patīk, ka mēs obligāti tam piekrītam. Pieņemt nozīmē to, kad es necīnos ar to, ko es nevaru, nu, tā kā mainīt, kas nav manos spēkos vienkārši. Un reizēm zaudējums, jā, vai sērošanas process. Tas nav kaut kas tāds, kas ir patiesībā sakot, ar ko jācīnās. Tas nav kaut kas tāds, kas ir jālabo.
tam ir jāiziet cauri. Tas arī viss, jā. Meža paklājs, tas, ko viņš izdara, viņš sakompostē to, kas tur nokrīt. Viņš daudz ko var izturēt. Un tad viņš to enerģiju sakompostē, to, teiksim tā, tās bioloģiskās vielas izmanto jaunai dzīvībai. Un tad tas aiziet tālāk. Svarīgi, lai mēs arī esam tādi, nu, ka mēs varam cirkulēt. Nu, tā kā dažāda veida emocijas, dažāda veida pieredzes un tā tālāk. Un cirkulēt, tas nozīmē to, kad līdzīgi kā jūra vai līdzīgi kā meža paklājs, tā kā uznāk tas vilnis ar emocijām kaut kādām, vienalga, lai kādas viņas tur būtu. Mēs ļaujam viņam tā kā iziet cauri, tas nozīmē, mēs viņas izjūtam. Mēram, nāk skumjas, bieži vien gribās raudāt. Asaras ir normāla skumju izpausme. Ja? Tas nozīmē, nu, tā kā ir jāļauj raudāt. Ir jāļauj, nu, tā kā, lai tas iziet, nu, tā kā tālāk. Tad ir iespējama, nu, tā kā tā cirkulācija. Un, protams, līdzīgi arī kā dabā. Ja, teiksim, dabā nav iespējams, nu, tā kā nav iespējami tie cirkulācijas procesi, tad tā ekosistēma nav vesela, kaut kas tur nav kārtībā. Tad, piemēram, ja mēs tagad iedomātos, ja apstādinātu ūdens cirkulāciju dabā vai, nu, tā kā ekosistēmā. Mēs straujiem soļiem tuvojamies izskaņai, Karina, diemžēl tiešām, jo ir ļoti interesanti saprast to, cik īstenībā dabai ir liela nozīme un tas, ka mums viņi jāsaka dažādām maņām. Un, diemžēl, vai par laimi mums ir jāņem un jāplāno šis laiks, lai būtu dabā un vismaz kaut kā ar viņu sataustīt. Jā. Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad mēs mēģināsim iedomāties klausītāju, kurš jūtās izsmelts, viņam ir iespējams pārgurums un vienkārši jau hronisks stress no mūsu dzīves. Viņam vidē viss ir kārtībā, visu var atļauties, tomēr ir tas dzīves nogurums. Un pārsvarā, kad viņam kāds jautā, kā tu jūties, es jūtos labi, viss kārtībā. Bet Normāli. īstenībā, jā, normāli, bet īstenībā, nav tā. Un ko šis cilvēks varētu darīt sevis labad, lai vienkāršiem soļiem būtu tuvāk dabai, lai sāktu izveidot saikni kopā ar dabu? Es domāju, tur ir noteikti, nu, dažādi ceļi, jā, ko var un vajag darīt. Kaut kā tā sanāca gan šodien, gan vakardien ar daudziem klientiem tieši arī, nu, tā runāt par to, jo tas, ko tu piemini par tādu dzīves nogurumu un daudziem cilvēkiem, kuriem, nu, tā no ārpuses raugoties, it kā viss ir kārtībā, nu, tā kā viss ir normāli aptuveni, ja, bet cilvēks nejūtās līdz galam, nu, tā kā labi varbūt, jā, varbūt, nu, tā kā kaut kas, it kā tāda sajūta, ka kaut kas trūkst. Reizēm, nu, tā lieta varbūt tas iztrūkstošais komponents, kas bieži vien ir, nu, tā kā, tāda, nu, varbūt dzīves jēga. Reizēm arī tāds, to var arī, nu, tā kā, te var runāt arī par tā saucamo garīgo sfēru, jā. Garīgs nenozīmē reliģios. Jā, garīgs un reliģios ir dažādas lietas. Garīgs vienkārši nozīmē to, mēs, nu, tā kā jūtam, ka mēs esam daļa no kaut kā lielāka. Jā. Tas bieži vien arī piešķir jēgu, nu, daudzām sfērām, daudzām lietām mūsu dzīvē. Un daba viennozīmīgi, un dabā balstīta terapija vai vienkārši, nu, tādas veselīgas attiecības ar dabu, tas ir kaut kas tāds, kas noteikti var dot šo jēgu, kad mēs esam, nu, daļa no kaut kā lielāka. Jo patiesību sakot, neskatoties uz to, ka varbūt mēs esam tagad tālāk no dabas nekā 5000 gadus atpakaļ, savās attiecībās, un tā kā mūsu saikne varbūt ir pavaināta. Tomēr, patiesību sakot, mēs vienalga vēl joprojām esam, nu, tā kā, integrālā dabas daļa. Nu, un tad jautājums, tā kā, nu, kā par to atcerēties, kā to apzināties. Un, nu, tādi praktiski soļi viennozīmīgi tas, kas var noteikti palīdzēt, nu, viennozīmīgi tas laiks regulāri, nu, sākt ar to, kad, nu, tā kā viņu ieplānot un pavadīt to laiku dabā, tā kā darīt kaut ko tur bez ierīcēm, ar cilvēkiem, bez cilvēkiem, bet būt. Noteikti var arī ir interesanti, starp citu, pētījumi par to, ka tādi, piemēram, faktori kā dokumentālo filmu skatīšanās par dabu, jā, vai grāmatu lasīšana par dabu, viņiem tomēr ir sava ietekme, nu, tā kā uz saikni ar dabu, uz to tā kā konceptu, jā.
lai arī cik tas interesanti, nu, tā kā neizklausītos. Protams, nu, tāda tieša un dzīva pieredze, ja, ka mēs regulāri varam tā kā būt dabā un piedzīvot dabu, vienkārši tur atslābināties, izjust to, ka mēs esam daļa no dabas, izjust to tā saucamo angļu valodā izjūtu, ja, kas ir tāds kā apbrīds, ja. Tā ir tā sajūta, ka, nezinu, tu kaut kur augstu kalnā stāvi un skaties, piemēram, ja, un tad redzi tavs apvārsnes, tev ir tā kā viss priekšā, tā kā, vai, piemēram, pie jūras, vai, piemēram, mežā. Nu, tā kā, jā, prasa kaut kādu drusku laiku tajā, nu, tad pieslēgties. Tā ir tā sajūta, kad ego izplūst, jā, kad ego robežas kaut kur izplūst. Un tad ir iespējams saslēgties ar to garīgo kodolu, jā, ar to garīgo mūsu, teiksim, daļu, ar to būtību. Un piedzīvot, nu, tā kā, jā, kad es esmu tā kā daļa no dabas. Viņa mani pieņem, nu, tā kā jebkādu. Es jūtos, nu, tā kā piepildītāk, labāk, veselīgāk, ja. Un tad nākamais solis ir, es gribu tagad parūpēties par dabu, ja. Parasti viņš cilvēkiem, nu, tā kā tā dabiski nāk, ja, kad tas notiek. Un tad, jā, es domāju, nu, tāds process, ja viņam, nu, tā kā iziet cauri, tad, protams, no tā visiem ir labi, ne tikai cilvēkiem, bet arī dabai. Karina, vai ir kas tāds, ko šajā sarunā vēl neesam izrunājušas? Tas, ko es noteikti droši vien gribētu, nu, tā aicināt klausītājus, vienkārši atcerēties, nu, tā kā par to, ka mēs esam daļa no dabas. Daba mums jau ļoti daudz ko dod, ļoti daudz mums palīdz. Saiknes un attiecību veselīgu ar dabu, nu, tā kā izveidošana ir kaut kas tiešām tāds, kam var būt tāds ilgstošs pozitīvs efekts ne tikai mums pašiem, bet arī, nu, pašai dabai. Bet es noteikti aicinātu un, nu, tā kā visus izmantot dažādas iespējas, iet pastaigās, vēlams dažādos laikapstākļos, vienkārši attiecīgi ir jāsaņemjas, siltāk ar foršiem draugiem, kolēģiem, bērniem, ģimenēm vai vienkārši, nu, tā kā vieniem pašiem, tad jā, piedzīvot vairāk, jā. Sevi piedzīvot, sevi dabā, piedzīvot dabu vairāk. Lūdzu, pabeidz teikumu. Būt vairāk dabā nozīmē? Nozīmē būt dabā, pēc būtības piedzīvot, nu, tā kā dabu. Jā, es domāju, tas ir arī par tādu noteikti būšana dabā ir par fizisku tādu klātbūtni. Un tas var būt arī pilsētā. Jā, tas nav obligāti, ka tas ir tikai, nu, tā kā kaut kur ārpus pilsētas, bet var arī, nu, tā kā pilsētā būt. Karina, paldies. Stunda paskrēja ļoti, ļoti ātri. Un es domāju, ka šī saruna bija ļoti vērtīga. Gan ar praktiskiem soļiem dažādiem, gan arī ļoti daudziem atgādinājumiem, ka dabu var satikt pilsētā. Iespējams, būs nepieciešama vēl viena saruna, kur mēs dabu varam satikt pilsētā, precizējošāka, jo jā, tas nav pašsaprotami, varbūt, vai arī tas ir pašsaprotami, bet tagad, kā mēs viņu varam sadīt? Tas nav iet cauri parkam ar austiņām un ar ekrānu tā kā acīs. Tur ir Tieši tā. nianses, tā kā Karina, liels paldies par tavu laiku. Liels paldies tev! Ļoti interesanta saruna. Tiešām man bija prieks tā kā padalīties. Ļoti, ļoti forši. Un ceru, ka tas būs noderīgi arī citiem.